sveiciens visiem no saulainās Turcijas, Un no saulainās Portugāles. Portugāles. Un no mākoņēnās Latvijas. Sveiki, mīļie! Nu, te mēs atkal trīs muskatieri, trīs Čārli eņģeļi. Mēs jūs aicinām atkal būt kopā ar mums nākošā gada 2025. gada aprīlī, pavasarī mūsu nu jau trešajā retrītā Miera karēvis. Un mēs esam ļoti, ļoti pašas priecīgas un gandarītas par to, kā mums ar katru reizi šis te formāts, kā mēs viņu esam uzbūvējuši, mums nu, patīk pašām arvien labāk un vairāk un vairāk. Un paliek viņš ar vien piepildītāks un interesantāks. Un šodien mēs jums gribam mazliet pastāstīt par to, kā mums gāja un ko mēs sapratām no iepriekšējā retrīta Miera karēvis 2. Un, protams, arī mazliet pastāstīsim par to, kas mums plānojās Miera karēvī 3. Nu, tā kaut kā. Es varbūt tad sākšu ar to, kad es meitenēm pajautāšu, lai viņas pastāsta, kas ir tās odziņas vai tās lietas, tās atklāsmes no iepriekšējā retrīta, kas viņām rada vēlmi organizēt nākošo Miera karēvi 3. Sarunāts, Pēters, es jums pajautāšu. Lūdzu, Betija. Ļoti labs jautājums. Nu, man laikam ir tā, ka šajā iepriekšējā retrītā mums kaut kā izdevās radīt tādu kopēju, ļoti spilgtu, harmonisku sajūtu. Gan mums trietā, gan ar šiem te cilvēkiem, kas bija. Un tā māju sajūta, tā vide, kurā mēs bijām, mm, nu, vienkārši gribās tur atgriezties. Tur tāds patīkams miers bija. Viss, kas arī notika, diezgan tādā harmoniskā veidā, čik salikās. Un, nu jā, man droši vien, ka tā ir šī sajūta, kas ir tas motivators tam. Iespējams, jau, kad nākošais nebūs šādas sajūtas, bet tas ir tas, kas man tā kā mm, motivē veidot šo. Tā kā vēlies, lai pēc iespējas vairāk cilvēku arī ir šajās sajūtās un piedzīvo to, ko piedzīvoji tu un visi dalībnieki, ja? Nu, mēs jau visi kopā radām šo sajūtu. Es domāju, kad esot tur, nu jā, iespējams, ka es gribu, lai visi jūt to sajūtu, kāda bija man. Jo mēs kopā radām šo sajūtu, šo drošo telpu un to, ka katrs var būt tas, kas viņš ir un tuvoties sev un piekļūt savām sajūtām un būt tāds priecīgs. Tāpēc, jā. Mm. Jā, man arī bija tā, ka man pa ilgiem laikiem bija ļoti viegli šajā te retrītā. Jā, īpaši droši vien tāpēc, ka vieta bija ļoti pateicīga un arī tas viss, kā mums to izdevās organizēt, man liekas, bija ļoti harmoniski un gan priekš mums pašām un, kā izrādās, arī priekš dalībniekiem. Tas bija ļoti, ļoti harmoniski un, jā, man liekas, arī tas, kāda bija šī te mūsu komunikācija ar šiem te retrītu vietas saimniekiem, tas arī iedeva tādu ļoti lielu mieru, uzticēšanās un pārliecību, un viss tas, kā viņi rūpējās par mums un par to, lai mums būtu labi, komfortabli, lai mēs esam ne tikai labi paēduši, bet lai mēs izbaudam arī visu turku virtuvi dažādās niansēs, un tas īstums, tas viss iedeva tādu drošības, stabilitātes sajūtu.
tādu ļaušanos tādā plūsmā, ka tev nav jāuztraucās, vai tur būs kārtībā, vai tur būs kārtībā. Bija pārliecība, tāda uzticēšanās ļoti liela, un tas arī, man liekas, palīdzēja radīt visu šo kopējo retrīta noskaņu. Un, protams, arī visas tās mūsu prakses un tas, ko mēs darījām, tas bija gan priekš mums pašiem, arī tādas lietas no jauna, un arī dalībniekiem. Dalībnieki bija ļoti atvērti visam tam, ko mēs bijām sagatavojuši, un tas, man liekas, arī ir ļoti, ļoti svarīgi, kad uz retrītu cilvēks dodas tīrs, vairāk vai mazāk, un gatavs pieņemt un uzņemt sevī atkal kaut kādas jaunu informāciju, jaunas prakses, jaunas pieredzes, un tas tādā veidā dara šo notikumu tādu ļoti, ļoti piepildītu. Kā tev, Mairiņa, kādas tavas ir tā sajūtas par šo te notikušo retrītu? Jā, jā. Man liekas, ka skatoties uz visiem retrītiem Turcijā, mums jau no paša sākuma bija vīzija par to, kā tam vajadzētu būt un kā mēs to gribētu realizēt. Bet nevienmēr viss ir tik vienkārši kā vīzijā, kā sapnī. Tas, mums izdevās šo savu sapni piepildīt, man liekas, ka tas bija viens no superīgākajiem kā, notikumiem. Jo tad, kad es pirmo reizi šo vietu ieraudzīju, es domāju, nu nevar būt, ka mums kādreiz izdosies šajā vietā uztaisīt retrīti, jo tas ir kaut kas fantastisks. Tāpēc, ka visas citas vietas, kur ir bijuši retrīti, Turcijā, viņas bija foršas. Bet šī bija tā kā, vieta ar 5 zvaigznēm, ne 5 zvaigznēm, 10 zvaigznēm un tā tālāk. Man liekas, ka priekš retrīta grūtāku vietu ir grūtāk vispār iztēloties. Un tas laikam bija tas gandarījums, ka ne tikai, jo mēs jau trietā mēs zinājām šo vietu, bet tas kaivs redzēt, ka tie cilvēki, kas tur bija kā retrīta dalībnieki, ka viņi to vietu ieraudzīja un sajūta un izdzīvot. Tas bija mūsu saldais ēdiens priekš mums, ka mums izdevās, ka mums sanāca. Jo patiesībā tiešām tas ir vieta pati par sevi, ja viņa nav dzīva, tad arī liekas, ka vēl kaut kas pietrūkst. Bet tad, kad es sapratu, ka tur tajā vietā dzīvo arī saimnieki klāt, un tā vieta nav, it kā viesnīca, bet nav viesnīca. 16 numuriņi tikai. Maza, kompakta vieta ar fantastisku panorāmu, ar fantastisku enerģiju. Man liekas, ka tajā vietā ir kaut kas vairāk vēl bijis pirms tam. Man ir tāda sajūta enerģētiski, ka viņa ir ļoti, ļoti spēcīga. Un ka saimnieki tik ļoti palīdzoši visā tā, ka saimnieks nāk mums saka, es jūs aizvedīšu pie tādas priedes, kur var ļoti labi meditēt. Man tad vienkārši bija, man nav ko teikt. Tas nozīmē, ka absolūti viss apkārt visā cilvēkos, kas tur bija, kas arī bija tāds sajūta, ka tā kā liela ģimene viņi tur visi ir. Tur nav kāds, kas ir kalpone un saimnieks. Bet tā nebija tā sajūta vispār. Bija tiešām likās, ka visumā ir saslēdzies rokās, lai visiem, kas tur ir, būtu labi. Un tagad domājot par pavasari, liekas, jo visu laiku jau gribas vēl labāk. Tā kā mums trietā uztaisīt priekš retrīta dalībniekiem, lai ir vēl labāk. Un, liekas, kā var būt vēl labāk? Tāpēc es tagad jau braukšu ar tādu ļoti lielu interesi, ko visums būs sagādājis, lai būtu vēl labāk, jo es nešaubos, jo tas gājums visu laiku ir bijis uz augšu.
Un tāpēc tiešām tāds liels prieks par mums, ka mums tas izdevās. Man liekas, Nokrita. Mums tas Mēs tā. izdevās. mēs tādu savu mums izdevās. Jā, nu tā. Ko vēl teiks? Tā, ko es vēl, nē, nu tas jau par nākotni, par nākamo, ka mēs trietā piedzīvojām Jā. dzīvi Lempingā, un ka mēs sapratām, ka mēs arī to gribam piedzīvot. Tomēr vienā tā kā notikumā tā būs divas krūtas lietas. Lempingā esot, mēs atklājām priekš sevis kaut ko skaistu un fantastisku, un arī tur cilvēki ļoti, ļoti atvērti un pretīm nākoši, un arī tādi, kas grib radīt vidi, kurā cilvēki spēj kā saug ar visumu, Jā. kas nav tikai bizness vien, tas ir tā ir tā kā, saimnieku mīlestība pret cilvēkiem, pret vidi, un ļoti liela vēlme to iedot arī citiem, ko viņi ir atklājuši priekš sevis. Jā, tur arī ļoti jauki un skaisti. Bet, ja gribēji kaut ko piebilst? Jā, starp citu, es pagājušā naktī sapnī biju glampingā. Jā. Un kādam es gāju un stāstīju to, kad viņi nesen ir atvērušies, kad ir tās mājiņas, mēs gājām garām vienai tādai garanajai. Es atvainojos, pusīt, es tagad runāju. Tās garanās, kas tur bija tādas mājiņas, kur bija tā kā divguļamā gulta. Tās koku mājiņas, jā. Jā. Mhm. Un es gāju un es stāstu, un es rādu uz to augšējo telpu lielo. Jā. Un es saku, skaties, tas ir tā kā kopienā, kad ir šī viena kopējā lielā telpa, kur viss cilts var sanākt. Un tad es atvainojos nopietni. Un tā ir atkal nopietni. Nu, aptuveni tāds arī ir mūsu retrīts miera karēvis. Ja? Tieši šādi viss notiek, notiek dzīve. Bet jā, un sapnī es rādu tā kā uz augšu, ka tur ir tā vieta, kur mēs visi varam sanākt, un tad katrs iet savā nodabā un dara savas lietas, bet ka tas vienojošais ir tur augšā. Tad citu, es nezinu, kā Mairai, bet tu ar šo stāstu iedevi ļoti spēcīgu bildi par šo vietu, pirmkārt, uz kuru mēs atkal gribam cilvēkus aizvest. Un pilnīgi izgāja cauri tāda ritīga sajūta, tāda par šī te kopienas sajūta. Un tas, kad, jā, mīļie, mēs jums esam sagatavojuši atkal jaunumus, tātad mūsu retrīts kopā ir 9 dienas, kur 2 dienas jūs pavadat, 2 gluži ne, nu labi, ir ceļš, un tad mēs esam tā kā 4 vai 3,5 un 3,5 dienas mēs esam vienā vietā, un tas būs, sāksim mēs tad šo glempingu, par ko Maira un Betija tas sajūsmā stāsta un sapņo jau. Tiešām atkal kaut kas ļoti, ļoti jauks un jaudīgs un tāda mīlestība piepildīts gan no cilvēku puses, gan arī dzīvnieki, kas tur riņķi apkārt ir, un tur ir gan suņi, gan kaķi, gan zirgi, gan ēzelīši, gan zosis, kāzas arī lāči, aitas, meža cūkas, nu tā kā pilns komplekts tur mums ir. Un jā, un mēs
mēs šo vietu izbaudījām, piedzīvojām, un mums ļoti, ļoti patikās, un arī daba tur ir ļoti skaista, un tur ir arī paredzēta ļoti skaists pārgājiens, un tas ir ļoti tuvu augstākajai mūsu Kazdāla kalnu virsotnē Sarikīs, un es ļoti ceru, ka visums mums ļaus pavasarī tur arī doties, un tātad. Jūs dzirdējāt, es domāju, ka vairāk gan to, ko Maira pastāstīja, gan Betija savu sapni, kad izstāstīja, jums ir saprotams, ka tur vienkārši ir jābūt. Un jā, pašiem tas viss jāpiedzīvo. Un tur tiešām ir tādas šīs te kupola veida mājiņas, un ir arī koka apšūtas koka mājiņas, un un ir baseins, kur ūdens nāk no kalna, patiešo augsts kalnu ledēns ūdens, un, protams, pati daba, un šie cilvēki, kas to visu tur ir saradījuši, un arī šī te ēdināšana, ko mēs izbaudījām, ir ar tādu ļoti lielu, nu, tā kā mājas sajūtu, tā kā atkal savējiem gatavo, un ļoti, ļoti skaista. Tā būs prom no socializācijas, nu tā kā pavisam arī mūsu brīnumu vieta, kur mēs šogad rudenī bijām, arī tā ir no socializācijas, bet tā vieta, glampings, ir vēl augstāk kalnos un ļoti, ļoti iekšā dabā, mežā un ļoti skaisti tiešām. Nu, lūk, un tad 3 dienas mēs būsim tur. Un tad dosimies lejā un bišķiņ paskatīsimies arī, kas tur notiek tajā pasaulē uz zemes pa ceļam, uz nākošo vietu. Jā, un tad atkal 3,5, 4 dienas pavadīsim šajā te viesnīcā, kuru mēs piedzīvojām šogad rudenī un par kuru mums ir ļoti, ļoti nu, tādas mīļas un siltas sajūtas joprojām un gribās tur atgriezties vēl un vēl. Nu jā, un tad arī visur, kur visu retrītu laiku būs dažādas prakses, būs dažādi pārgājieni. Visbiežākais jautājums, ko uzdod, ir tas, vai tie ir sarežģīti, vai tur kas ir jāmāk vai nav jāmāk. Viss ir jebkuram cilvēkam pa spēkam, ja vien jūs jau nu, tā kā par sevi rūpēties, ja vien jūs ejat pastaigās, nav nekādi tādi milzīgi, nekas milzīgs jāpārvar. Es tagad pastāstīju tā kā, nu, to tādu tā kā skeletiņu šim nākošajam retrītam, bet meitenes atkal varētu varbūt tās padalīties ar to, kādas varētu būt tās prakses, ko mēs tur darīsim un kā mēs tur darbosimies. Hallo! Neviens Nu, negrib teikt. Labi, es bet vienkārši Mairai kustētu tā kamera, un es arī šūpojos līdzi. viņai tur vēl puķīgs laikam. Nu, Jā, nu vienkārši labi, tad superīgi. es no savas puses varu, nu tāds lielākais, kas tāds būs, es domāju, ka mēs atkal vienosimies kopīgā kakao ceremonijā, kas ir sirds atvēršanas ceremonija, un kakao ir augs, kas galvenokārt viņš māca mīlestību pašam pret sevi. Un tad, kad tu esi tajā mīlestībā pret sevi, tu nevari nebūt mīlestībā pret apkārt esošo visu. Un tad tā būs viena no tādām no manas puses. Un tad jau mans un Mairas kopdarbs, klusēšanas praksa un tumsas praksa, kur arī droši vien, kad šoreiz pirmā reize mums bija izmēģinājums, bet šoreiz mēs jau būsim mazliet advancētāki un jau nedaudz citādāk droši vien pamainīsim kaut kādas lietas, vai jums ir iespēja vēl vairāk izjust sevi un pietuvoties šeit savai iekšējai sajūtai, savai intuīcijai, ļaut, lai jūs vada. Jā, tas tā no manas puses. Jā, paldies, Betija, Mairiņa. Man ļoti,
ļoti patīk tas, ka Mairai ik pa brītiņam tur tā puķi, man liekas, ka tā ir tā vegānu vilnija, zeltaini. Bugenvilija, jā. Bugenvilija, jā, viņa ik pa brītiņam uzšaujās tur augšā, viņai tā. Jā, viņš ir tā mans. Skaisti. Nu, ko lai es saku, man negribas neko apsolīt. Es varu apsolīt vienīgais to, ka es došu labāko no sevis un to, kas man tajā brīdī būs skaidrs, ka tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Protams, tas var nākt un būt kaut kādā formātā, kas saucās meditācija. Tas var nākt un būt kaut kādā formātā, kas saucās rīta prakse. Tas var nākt un būt kādā formātā, kas saucās elpošana, bet es nevaru apsolīt, ka tas būs tas, ko es daru tagad. Tāpēc, ka es joprojām mācos un eju tālāk un atklāju, un man šķiet būtiski ir iedot pieredzi. Kaut kādā veidā iedot to, ka cilvēks pieredz un sajūt, ka viņš, ja radītājs ir okeāns, tad es esmu okeāna vilnis. Tas pieredzi. Tas nav teorijā, tas nav kaut kur tur ārā, tas ir manī, es to sajūtu ar visām iekšām, es sajūtu, jā, es tāds esmu. Man tas šķiet svarīgi. Var gadīties, ka tā vienas sajūta, bet izjust līdz kaulam, ir pats būtiskākais, ko no retrīta aizved cilvēku tālāk dzīvē. Un man šķiet, ka tas ir daudz svarīgāks nekā vēl kaut kādas teorijas, vēl kaut kādas lietas, kaut kādas sapratnes, jo es domāju, ka mēs ļoti daudz jau zinām. Ir svarīgi realizēt, pieredzēt. Tā kā es domāju, ka mēs meklēsim veidus, kā jums pēc iespējas iedot vairāk spilgtāku pieredzi, savu personīgo pieredzi par estību, par dzīvo kontaktu ar visumu, dzīves kontaktu, nevis teorētisks, bet dzīvā kontaktā sajust sevi kā viskumu, visu. Nu tā, būs interesanti noteikti, būs forši noteikti. Paldies! Es jau dodos. Jā, tas ir tas, kad es domāju, ka retrīts arī ir tas pats nosaukums un pat doma ir tā, ka tā ir kaut kāda pieredze un prakse darbībā. Un līdz ar to nekādas tādas teoriju dzīšanas, tā kā nenotiek. Bet kas man liekas ļoti interesanti, ļoti jauki, kas mūsu tajos retrītos atver tos cilvēkus, ir tās sarunas, kas notiek, tā kā ārpus nodarbības, ja, ka viņi saprot, ka šeit nav nekāds iedalījums retrīta organizators vai pasniedzējs un dalībnieks, ka mēs esam viens vesels, un mēs gan pie pusdienu galda, gan tāpatās kaut kur dodoties, kad ir šī brīvā komunikācija, jebkurā brīdī, un šīs brīvās sarunas un viedokļi, un tas, man liekas, atver tos cilvēkus vēl vairāk, un tas ir reizē varbūt pat tas, kas viņiem ļoti ir vajadzīgs, ka viņš var dalīties tajā, kā viņš jūtās, un kāda ir viņa pieredze, jo tad viņš tā kā noseivo sevī šo te pieredzi un nostiprina. Un saprot, ka viņš ir tāds pats kā mēs visi, ka mēs esam katrs svarīga daļiņa. Un, jā, protams, un es savukārt atkal kā vienmēr retrītos atbildēšu par to, lai jūs ieraudzītu caur varbūt manām acīm un savām acīm citādu Turciju, tad kaut kur dosimies, kaut ko stāstīšu, kaut ko piedzīvosim, kaut ko skatīsim. Un, protams, mūsu tā kā, kas man liekas tāda viena no mūsu jau neatņemamām sastāvdaļām ir saulēkts deva altārī, un šogad nāca klāt Mairas veidotā meditācija, kas ir šī kombinācija, šī meditācija ar pašu piedzīvojumu. Tas, man liekas, ir kaut kas, ko es iesaku piedzīvot tik vienam. Jā, un tas ir arī tāds, man liekas, neatņemams. Mēs varam mainīt vietas, mēs varam mainīt programmu, bet zeva altārs ir un paliek, ja vien mēs esam šajā reģionā. Tā.
Nu, ko meitenes un zēni, visi, kas klausījāties, tas varbūt ir tas, ko mēs gribējām. Mēs gribējām jums pastāstīt par to, kā mēs to redzam, kā mēs to jūtam, lai jūs sajūtat arī mazliet mūs un uzticaties, jo varbūt kāds vispār neko nezina par to, ko dara Maira, ko dara Betija, ko dara Eva, kas ir dzīves elpa. Un jūs mūs redzat pirmo reizi, un tieši tāpēc mūsu šī video mērķis bija jums tā kā parādīt, ka droši. Mums, ar mums ir droši, kā varat uzticēties. Un, jā, meitenes, vai jūs kaut ko vēl gribētu tā kā pateikt? Jā, es gribu pateikt to, ka paskatieties, droši vien pārdošanas lapā būs video no šīs vietas. Tur var gadīties, ka šīs vietas ieraugot pirms ieslēdzās. Man to vajag, es tur būšu. Un, tad, kad ieslēdzās šis, tad pārējais saliekās kaut kādā mistiskā veidā, pat ja liekas, ka es to nevaru atļauties, un man nav laika, un man ir bail, un Turcijā tur nezinu, kas notiek, un nezinu kā, un kas par cilvēkiem, viss tad saliksies perfekti. Tas ir viens, ko es gribu ieteikt, jā, paskatieties, varbūt atsauksmes no iepriekšējo gadu dalībniekiem ir tās, kas jūs to klikšķi ieslēdz. Un tas, ko es gribu teikt, kas man likās viena no lielākajām vērtībām iepriekšējā retrītā, bija tas, ka cilvēki tiešām ļāva sev būt godīgiem, patiesiem un īstiem. Un nevienmēr ikdienas dzīvē mēs šādu komfortu atļaujamies, šādu greznību. Un tas tur notika, un es ļoti ceru, ka tas arī bija kā piedzīvojums cilvēkiem, ko var tālāk nest dzīvē, ka es drīkstu tāda būt. Un tas ir dabiski. Tādā godīgumā mēs visi esam kā viens vesels. Tā ir fantastiska sajūta, tā savējo sajūta. Jā, paldies, Mairiņa. Betiņa, tu arī kaut ko vēl gribi pateikt? Nu, es, ne, nu es teikšu to, kad var bišķiņu rupji. To, ko tu gribi? Nemīt, tev viss sanāks. Jā, bet jā, es domāju, ka Mairi jau pateica tai sajūtai, klausīt sajūtai un būt patiesam ja šis viss vibrē ar tevi un ir šī te sajūta, es gribu, tad tāds šobrīd notiek, kad visums sakārto lietas, lai tu tur būtu. Protams, tas nenozīmē, ka nekas nebūs jādara, bišķi būs kaut kas jāpadara, bet visums sakārtosies tā, lai tu vari tur nokļūt un pieredzēt. Un jā, nemīst, tev viss sanāks. Paldies! Jā, nu es varu pievienoties šeit domai. Es varu pievienoties šeit domai, bet jā, arī tam, kad galvenais ir tas jūsu iekšējais lēmums. Ja jums ir sajūta, ka jums tur ir jābūt, tad vienkārši tas klikšķis notiek un tālāk jau ļaujaties. Protams, kā Betī teica, ir arī kaut kas jādara, bet tad saliekās, ja tas lēmums ir tāds tiešām nu, tā kā strikts vai manējais. Nevis kāds man tur saka, vai brauc, bet tas ir mans iekšējais. Lai gan arī tas, ka tev kāds no malas pamudina, var ļoti palīdzēt. Tad tās lietas sāk kārtoties un viss sakārtojās. Un šai sakrā es varu pateikt to, ka šobrīd, piesakoties šobrīd, līdz 20. decembrim, uz šo retrītu, un veicot pirmo iemaksu, jums ir atlaide. Jums ir atlaide, jūs iekonomējat vai uzdāvinat sev 100 eiro. Lūk tā kā
tāda iespēja šobrīd ir. Jūs varat doties uz šo te mājaslapu, kur ir sīks smalki viss aprakstīts, gan arī mazliet par programmu, gan arī visas pagājušā gadā atsauksmes ir saliktas, kuras tiešām ir brīnišķīgas, un es esmu ļoti, ļoti pateicīga šīm meitenēm, kas uzticējās un dalījās, jo arī mums tas ir ļoti svarīgi zināt, kā katrs dalībnieks redz, kā viņš jūt un ko viņš ir paņēmis no tā visa retrīta priekš sevis savā ikdienā. Tā kā tur arī tās atsauksmes varat noskatīties. Un, protams, tie, kas piedalīsies un pieteiksies, mēs veidosim atsevišķu WhatsApp grupiņu, kur arī mēs tad visi kopā runāsim, dalīsimies, darbosimies tālāk arī tā kā pirms retrīta, jo pagājušo gadu mums bija tāda pieredze, tāda praksīte, mēs ieviesām, kā mēs sākām jau gatavoties retrītam, nu tā, fiziski sākām gatavoties retrītam jau kādu laiku iepriekš, vismaz mēnesi, bet, kā Maira saka, parasti, kad tā gatavošanās retrītam sākās no tā mirkļa, kad tu pieņem lēmumu, kad es braukšu. Tad jau sākās šī gatavošanās retrītam. Nu, lūk, tā, mīļie, tā tad, jā, tāda iespēja ir šobrīd piesakaties, tas nav sāpīgi, piesakaties, un tad varat rakstīt, arī pieteikt, piesakoties, jūs varat uzreiz rakstīt tos jautājumus, kas jums rodās. Tur ir tāda aile, kur to var izdarīt, un tad mēs jums uzreiz arī atbildēsim. Un varbūt tās par tādām kaut kādām sadzīviskām lietām, tas jau būs dalībniekiem, kas piedalās, bet jā, mīļie, tā kā es arī jums varētu teikt tā, kad ir vērts būt un redzēt un izbaudīt citādo Turciju, jo tiešām arī šī vieta ir ļoti spēcīga, šī vieta ir ļoti palīdzoša, un kā mēs jau esam secinājuši, un tā doma mums pirmoreiz nāca no Betijas, par to, ka šeit arī tad, ja tu atbrauc vienkārši tāpat vien, paskatīties, kā tie visi retrītā darbojās, arī tad šī vieta vienkārši jums palīdz transformēties, neatkarīgi no tā, cik jūs pats esat gatavs. Šis transformācijas viennozīmīgi notiek. Nu tā, labi, meitenes, paldies jums par mūsu sarunu, un paldies visiem tiem, kas klausījās, un iespējams, kad mēs ar jums, kādiem no jums tiekamies jau aprīlī, bet, kā jau es teicu, šobrīd līdz 20. decembrim ir iespēja arī tad, kad tu pēc 20. decembra ieraugi šo video un skaties, piesakies, tas ir tā vērts, pilnīgi noteikti. Tas palīdzēs, tas atvērs tevi citādai pieredzē un varbūt arī citādai dzīvē. Nu, tā ļoti patētiski beigās, bet nu, mēs neko ārā negriežam, jo, kā mēs teicām, tāda ir dzīve. Kā mīļie, paldies jums, ka jūs skatījāties, bijāt, sajūtāt mūsu enerģiju, sajūtāt arī šo te mūsu atvērtību, mūsu brīvības sajūtu, mūsu vieglumu visā, ko mēs darām, un tiekamies. Paldies, meitenes! Čau!